telpa manā priekšā uz lauva troņa, lotasa un mēnes diska, džets un lāma iepriecināts smaida. Manas veltīšanas augstākais nopelnu lauks, es lūdzu tevi dzīvot dzīves mūžības, lai vairot mācības. Jā, tad tā telpā manā priekšā. Tad tas nozīmē, ka, it kā tā bišķi tālumā ir Maitreja Buda, un tad iznāk tas putukrējums. Un uz tā ir tas tronis. Tad tie divi, tad tālāk tie divi mācekļi nav pieminēti. Tad uz lauva tronis, ja, tas nozīmē, ka to troni satur 8 sniegu lauvas, divas katrā pusē. Lotus, tad uz tā troņa ir liels lotus zieds, svaigs. Un uz tā ir, kā spilvens ir mēnesis. Ja, tad viņš spīd tā kā balts mēnesis. Džets un lāma iepriecināts smaida. Kāpēc viņš priecājās un smaida? Tādēļ, ka mēs veicam guru jogu. Tas ir arī viņa vārds. Šodzu? Tas arī ir viņa vārds. Kas? Džets un lāma. Lāma nozīmē guru. Džets un... Tas, ka saka Jason Kappa ir tad saīsinājums no Jetson. Pat tagad es neatceros, ko tas būtiski nozīmē Jetson lāma. Nenāk prātā angļu tulkojumu. Jā, bet to Jetson lāma var attiecināt ne tikai uz Dzongkāpu, bet uz jebkuru tev vērtīgu lāmu. Manas veltīšanas augstākais nopelnu lauks. Supreme Field of Merit. Ko tas nozīmē ir, ka kad sēj sēklas laukumā, cik labi būs tā labība. Ir atkarīgs, cik auglīgs, no tā, cik auglīgs ir tas laukums. Ja. Un tādēļ, kad veicot guru jogu, uzkrāja vislielāku nopelnu krājumu. Tad izsaka, sapot to, ka tas ir visauglīgākais laukums, kur tu vari strādāt, jo tur būs lielākie rezultāti. Tad tas ir, ko tas nozīmē. Tā atkal es nezinu, vai latviski tas skan vai ne. Manas veltīšanas Supreme Field of Merit. Supreme Field of Merit. Ja? Tad tas nozīmē, ka tu to, ko tu dari tajā laukumā, dos
vislielākos rezultātus. Tad tas, ja, lēmu man, es tev lūdzu tevi dzīvot 100 mūžības, lai vairotu mācības. Tad tajā laikā var vizualizēt, kad tu piedāvā troni. Ja, tā, ka tu, ja. Bet tas ir, tas ir kā, nu jā, tajā laikā tad var vizualizēt, piemēram, ka tu ar savu vizualizāciju izveido troni un piedāvā to. Tu var vizualizēt, ka tas savienojās ar to, jo uz kā viņi sēž. Tad zemošanās. Tā, mēs to noskaitījām? Jā. Tavs svētais prāts saprot visus izzināmos objektus pilnā apjomā. Tavas daļurinīgās valodas skaistums rotā laimīgo ausis. Tavs svētais ķermenis laistās savās godībā. Tev, kur ir jēgpilni redzēt, dzirdēt un atcerēties, es zemošos. Tad tajā laikā, piemēram, kad tu skaiti, tad var, vienkāršākais zemošanas žests ir salikts kopā pie sirds. Un tad vēl sēdot, ko arī šādi. Tas, ko dara parasti pirms zemojās no stāvošā poza. Tad tevis galvas, tas ir, lai to var domāt tā, ka es to objektu lieku augstāk par mani, ja, virs galvas. Un arī, ka tas rada cēloņus iegūt Budas ušniša, to paaugstinājumu skaudu. Un tad pie kroņa, čakras, ķermeņa, runu un prātu. Tad es zemojos ar savu ķermeni, runu un prātu. Tas nozīmē, ka es fiziski zemojos, verbāli es zemojos, izsakot, slavējot, ja, to gribu. Un ka prāts ir tādā veidā noskaņots. Brīnišķīgu. Ir tāds vārds, brīnišķu. Dzeram ūdeni. Tad es tagad, kad tā piedāvāšana ir, tad ir, teiksim, te ir uz altāra simboliski tie sākot no kreisās puses, tad ir šitie piedāvājumi objekti. Nē, te nav dzeramu ūdeni. Tad te nav pieminēts.
tad ziedi un tā tālāk. Tad arī, kad, jo uz altāra, teiksim, kad saliek bļodiņus, tad tas ir it kā simboliski. Nē, tas arī ir fiziski tu piedāvā ūdeni, bet tās bļodas, kad ir 7 vai 8 piedāvā, 7 bļodas un gaisma, tad vajag domāt, ka tas tikai simboliski, kad kaut vai fiziski tie kaut kādi ziedojumi vai piedāvājumi, bet vajag mentāli vizualizēt. Tā kā šorīt tajā soliņu pieņemšanas rituālā pieminēt Samanta Badras piedāvājumu vai piedāvājumu mākoņu. Ja? Samanta Badra ir viens no 8 vareniem bodhisattvām, kurš specializējās ar piedāvāšanu. Un viņam bija tāda metode, metode, kur vizualizē, teiksim, tos 8 piedāvājumus. Tādu masu. Un tad to dubultē. Ja? Dubulto. It kā varat domāt, ka tu pieliksi spoguli, ja tad 2 reizes vairāk. Un tad atkal tos dubulto. Un tad tos dubulto. Un tad tos dubulto. Kamēr rodās debesis pilns ar piedāvājumu mākoņiem. Tad tā bija viņa metode. Tad, kad runa ir par Samanta Badras piedāvājumu mākoņiem, tas ir kā to panāk, to efektu. Ja? Iedomājies. Tad brīnišķ dzēramo ūdeni, ja? Bet tad, kad vizualizē, ne jau tādu mazu bļodiņu tikai, bet milzīgu bļodu vai ezeru vai jūru. Ja? Un tad vizualizē tos 8, ja? Dzēramo ūdeni, ziedu, vītnes, ne tikai vītnes, kopus, augus, pušķus. Ar vīraku, mākoņu, gaismu, arī nevienu svecīti vai vienu spuldzīti, bet tā kā saules, zvaigznes. Ja? Un ar vīraku, gaismu, iesmažotu ūdeni un tā tālāk. Jā, mūzika, ēdienu un tā. Bet, vilgu daudzumu. Un tad to var tā kā izmantot. To jau Samanta Badras metodi, tad to dubulta. Un tad atkal dubulta. Un tad diezgan ātri viss debesis ir pilnas ar piedāvājumiem. Tātad faktiski veiktus, tie, kas varbūt salikti kaut kur uz altāra vai kaut kur, un mentāli transformētas. Tas man mentāli vizualizē, radīts. Piedāvājumu mākoņu okeānus. Es piedāvāju tev augstākais nopelnu lauks. Tad atzīšanās, visas ķermeņa, runas un prāta netikumus, īpaši darbības pretējas 3 zvērstiem, kuras esmu veicis no laika bez gala, no sirds dziļumiem es decīgi atzīstu un nožēloju katru no tām. Tad tās darbības pretējas 3 zvērstiem, tad tas attiecās uz pratimokša, bodhisattva un tantriskiem solījumiem. Tad piesāšanās. Te Lama Zopa Rinpoche mums iesaka
kādu laiku, katru reizi kādu laiku aicinu pameditēt. Tas ir papriecāties. Ne tikai izlasīt, bet faktiski radīt prieku prātā, sirdī. Jo, ja mēs priecājamies par to, par dārmas darbības, ko veic cilvēks, kam ir tāds pats saprašanas vai realizācija līmenis kā pašam, tad tu priecājoties iegūst tikpat daudz nopelnus, kā viņš strādājot ir radījis. Tā kā, piemēram, ja mēs priecājamies, kad Ansis zāli pļāva pirms sesijas, viņš tur ņēmās savā priekšā ar smago mašīnu, troksni, un tā viņš radīja nopelnus. Bet ja mēs tagad priecājāmies par to, tad mēs, kur sēdējām, varbūt neko nedarījām, mēs saņemam tikpat nopelnus. Izdevīgi. Izdevīgi. Ļoti izdevīgi. Slinkiem cilvēkiem priecāšanās ir ļoti praktiska dārmas aktivitāte. Alnis izteikti. Ko lūdzu? Alnis izteikti praktizē šo praksi. Alnis. Jā? Nu redz. Tā kā... bet runājot par šo praksi, tad arī ļoti jāuzmanās no tā, ka mēs nepriecājamies par negatīvām darbībām. Jo mēs arī to darot, radam tikpat negatīvu karmu, kā tas, kas darbības ir veids. Tā kā, piemēram, Rinpoche brīdina, kad notiek varbūt kari vai cīņas vai tā, teiksim, un kad ir cīņa un uzvara, kas mēs uzskatām par labajiem, un tad ir tā dabīga tendence priecāties par to, par slikto sasit. Ja? Tad mēs to pašu karmu radām, ko kas tie zaudēti vai armijā, kas to ir darījuši. Piemēram, var būt, ka piemēram, kad nošāva Bin Lādenu vai Gaddafi, ja? Tad, ja priecājās par to, tas tagad pasaulē ir viens sliktais mazāk, un priecājās par to, tad rada to pašu karmu, ko tie, kas tieši to izdara. Tādēļ ļoti jāuzmanās par savu domāšanu. Bet, ja tu priecājās par citu pozitīvām darbībām, tad saņem, ja tā sirsnīgi papriecājās, tad saņem tikpat nopelnus. Ja priecājās par to, ko dara cilvēks ar mazāk saprašanu un zemākām realizācijām, kā pašam, tad tu saņem vairāk pat nopelnus nekā tas cilvēks, kas to ir darījis. Ja priecājās par to, ko dara būtnes ar augstākām realizācijām, kā pašam, piemēram, par bodhisattvu darbībām, tad saņem daļu no nopelniem, ko tā būtne ir radījusi. Tā kā Rinpoche saka, ka
gados ir ieteicis tā, ka vajag apstāt, kad vajag šo praksi, tad vajag tad apstāties un tā papriecāties kādu laiku. Tā, šajā 5, tad šeit mēs priecājamies par to, ko panāca Dzongkāpa. Šajā 5 deģenerēšos, lai kāds cīnījies, lai mācītos un sasniegtu realizācijas. Tu darīji jēgli un nevainojumu cilvēku atzimšanu, atsakoties no 8 pasaulīgām rūpēm. Es no sirds priecājos par glābēju plašajiem darbiem. Jo, piemēram, kad Dzongkāpa ar grupu, es nezinu, kādi 7, varbūt tuvākiem mācekļiem, it kā viņš, kāpēc Lama Dzongkāpa ir ideāls piemērs. Viņš piedzima laikā, kad dharma bija kaut cik deģenerējusies Tibetā. Kāds vakar teica, kad tas galvenais tajā laikā bija, kad vairs kad likās, ka tu vai nu praktizē sutru vai tantru, kad tu izvēlies kā vienu ceļu vai otru. Bet nesaprata, ka tas ir jāpraktizē, tantra jāpraktizē apvienotā veidā ar šutras ceļu. Un tad Dzongkāpa gāja pie visaugstākajām lāmām Tibetā, no visām tradīcijām, no tām 3 tradīcijām, kas bija pastāvēja tajā laikā, un saņem mācības. Un tad, kad viņš atrada, kad bija daudz nesaprašanas, un tad viņš gāja atpakaļ, viņš konsultējās ar seniem Indijas meistara tekstiem, kas ir tuvāk pie oriģinālā avota. Un tad viņš šādā veidā tad ilgi mācījās, saņēma mācības no skolotājiem un no tekstiem. Un tad devās retrītā veikt sagatavošanās prakses. Un tad tā vieta Tibetā saucās Volka. Un es tagad neatceros, cik gadus viņi tur dzīvoja kopā ļoti asketiski. Un tad, teiksim, tad tā tradīcija, tās sagatavošanās prakses katru veikt 100 000 reizes, bet Dzongkāpa daudz vairāk veica. Es domāju, ka piemēram, zemošanās varbūt 500 000 reizes. Apmēram tā. Un, ka viņš piedāvāja mandālu, viņam nebija kaut kādas bleķu vai kaut kādas šķīvis, viņš lietoja akmeni. Un saka, ka viņam roka bija galīgi nobērsta no tā, ka viņš to darīja arī 100 reizes veica to mandalas piedāvāšanu. Un tad viņš tādā veidā viņš attīrīja prātu, attīrīja negatīvo karmu un uzkrāja nopelnus līdz
tam, ka viņam parādījās Manjushri Buda, parādījās ne kā kaut kā, vizualizācija, bet tā kā viņš varēja runāt. Nu, tā kā fiziski. Ja? Un pēc tam viņš varēja jebkurā laikā konsultēties ar Manjushri Budu. Tā viņš darīja. Un tad, kad viņš pēc tam mācīja un rakstīja tekstus, tad, ja kaut kas bija neskaidrs viņam, tad viņš konsultējās ar Manjushri. Tā kā tas ir to, ko darīja Dzongkāpa, tad tas rāda piemēru un rāda ceļu, kā iegūt realizācijas. Pirmais solis ir plaši mācīties, un arī tā kā viņa svētība Dalai Lama tagad ļoti uzsver, kad tibetiešiem un citiem, kad vajag studēt, mācīties tos senos pamata tekstus. Ne tikai vēlākus komentārus, kas ir no tibetiešu lama. Lai tas ir, lai uzturētu to mācību līmeni, tīrību. Kad vienmēr, kad kāds kaut ko māca, kad tam jābūt saskaņā ar to, kas ir tajos senos tekstos. Tā, tad tu darīji jēgpilnu un nevainojumu cilvēcisko atzimšanu. Tas nozīmē, tas ir vienmēr kā vajag izmantot šo cilvēku dzīvi un atsakoties no 8 pasaulīgām rūpēm. Un tas ir dharmas prakses kodols. Ja mēs ārēji, ārēji praktizējam, tas nozīmē, mēs klausāmies mācības un mēs meditējām, ja? Veicām mentālās jogas, teiksim, ja, mēs veicam pūģas un rituālus un tā. Bet, ja prāts, ja mēs to daram ar prātu piesārņot ar 8 pasaulīgām rūpēm, tad tā nav. Tas izskatās kā dharmas praksa, bet tā nav dharmas praksa. Jo dharmas praksa ir rīkoties pretēji 8 pasaulīgām rūpēm. Un kaut vai tas, ja mēs daram to, kaut vai tas neizskatās kā dharmas, ka mēs praktizējam dharmu, bet tā ir īsta dharmas praksa. Tā kā tas ir kaut ļoti būtisks. Tā, tad lūgums griezt dharmas ratu, tad šī posmā var vizualizēt